Šovakar sākām pārraidi no Daugavpils, no Latvijas čempionāta, telefutbola čempionāta tiešraidi starp vietējo Daugavpils komandu un vairākārtiem Latvijas čempioniem futbola klubu Nikars. Trešais spēles tiesnesis pie komandu rezerves spēlētāju vietām. Arī izlases sastāvā, tāpat spēlējot citās komandās. Bīstams moments, Dacko, Igors Dacko, tukši vārti, Andrejs Aleksejevs, tukši vārti. Un trešais numurs, kas dziļi aizmugurē, ar iespēju ļoti labi pārvietoties. Izspēle vidū, Jehnašvili, Maksims Seņts. Jā, kurš gan cits, ja ne Maksims Seņts, pagājušā gadā Latvijas telefutbolists numur 1, viņš atzīts tika aptaujā par labāko. Ir pāri par vismaz 200-300 spēlētājiem, kas ir daudz vairāk nekā pat, teikšu tā, nosaukt Rīgā Olimpiskajā centrā, kas ir telefutbola meka Latvijā. Jā, tikmēr veiksmīga izspēle no stūra ar vienā pieskārienā vārtos. Samērā smagāk. Divi spēlētāji, 11. 5. kas ir blokā, veido bloku, jā, un nav tā, neizdevās. 10. numurs no Daugavpils noteikti nolasīs šo te izspēli. Ideāla izspēle. Malači Daugavpilieši līdz galam izspēle nedaudz pietrūks. Arī RTU pagājuši sestdien ar vienu vārdu starpību 4-3. Moments Daugavpilī, moments vēl viens, trešais moments, mēs redzam. Bet katru gadu, lai sāsinātu, lai ieintriģētu un padarītu šo spēli 1-1 ar Naldo. Brīnišķīgi vārti, ļoti skaisti, ļoti augstasinīgi. Viņš jau zināja, ko darīs vārtsargs, kādus soļus spērs viņš. Nedaudz noguruši šī maiņa Daugavpilī. Ataviņakovs. 7. numurs Jānis Radevičs. Moments, ideāls moments. Atlika bumbu nedaudz prom no Aigara Bondara virzīt. Būtu bijis 4. vai 5. 100% vārta gurs moments. Malacis vārtsargs. Samērā ļoti profesionāli. Ir savādāka tehnika. Ir savāda tehnika telefutbola vārtsargam. Ja to neskar, pretinieks spēlētājs neatstāja laukumu. Bumbas savākšana ar pēdas apakšpusi, glāstīšana. Samērā ļoti maigi. Redzam Germanu Matiščenko ar ļoti labu starta ātrumu, starta rāvienu māņu kustībām. Es pateikšu nedaudz nekaunīgi, varbūt parupī ar savām garajām kājām. Viņš aizgāja garām kā stāvošam. Pie pretējā, pie pretinieka vārtiem. 1-1 pret vārtsargu Oskars Ikstens. Arnaldo no Bondara rokām. Igors Avanesovs izraida bumbu, pretuzbrukums Daugavpilī, 10 sekundes līdz spēles beigām. Volkovs. Sitiens. Tas laikam bija pareizais risinājums, maz laika atlika. Rezultāti 4-0 pēc pirmā puslaika. Nikars iesāk no laukuma centra un uzreiz devās pretinieku laukuma pusē. Protams, labākie četrnieki komandas sastāvos. Dacko bija pietiekoši daudz laika, lai gūtu. Tur jau pēc sacensību reglamenta ir zināms šis te izvietojums. Bet es atceros vienu no fināla spēlēm pirms 2 gadiem. Gribētu ar šo pasvītrot, bet man ir jāpārtrauc. Ļoti skaisti vārti guva leģionārs Nikars komandas sastāvā, 10. numurs. Šīs sporta veida nozīmīgi mēs varētu salīdzināt un pateikt ar tādu faktu, ka tanī pašā laikā Skonto stadionā notika Latvijas kausa fināla spēle futbolā. Tribīnēs bija 200, varbūt nevairāk par 300 skatītājiem. Bet Olimpiskais sporta centrs toreiz pulcēja 2000 pusi Almāti Kairat komandu, kas ir pasaules, teiksim tā, klubs numur 1 ar rezultātu 7-6. Tā bija pati vērtīgākā pašlaik uzvara
arī visu Nikaras komandas spēlētāju rindās. Ļoti vienkārši, ļoti precīzi izspēlēts. Oskars Sikstens gūs 6. vārtus. Jā. Es vēlreiz atgādināšu, ka viņš vienkārši lieliski aizvadīja iepriekšējo spēli pagājušo sestdienu šī zālē pret Rīgas Tehniskās Universitātes futbola centra komandu. Aigars Bondars. Arnaldo. Vārtsargs glāb komandu Daugavpiliešus. Un tagad pretrunkums 3 pret. Būs piespēle, nav. Iespēle. Ļoti prasmīgi 10. numurs ar ķermeni. Tātad viņi uzdušies samērā labi. Jā, otrais moments minūtes laikā pie Bondara Aigara. Mēs visi dzīvojam līdzi. Tas ir labi. Soda sitiens pie pretinieka vārtiem. Ļoti labi izspēle, ļoti precīzi. Nikaras komandas sastāvā Matīs Babris. Viņš ir panācis pirms nedēļas Nikaras sastāvā no Rīgas Tehniskās Universitātes futbola centra komandas. Varbūt rezultāts 6-0. Cīnīties par uzvaru tā kā nebūtu nozīmes. Iznākums ir zināms, bet pa gūtiem vārtiem gan vajadzētu. Rekur viņi ir! Rekur ir! Pirmie vārti Daugavpilī, 8. numurs, kā es pieminēju, visnogurušākais spēlētājs. Nikita Kaļiņins gūs atspēlē pirmos 1-1 pret aizsargu apspēlēt. 3-1 Daugavpilieši piespēlē. Ļoti viltīgs sitiens Simonova izpildījumā mērķēts. 4 piespēles un jau bija sitiens vārtu virzienā. Un meklē šo te piespēli. Ir grūti nosegt. Pārkāpums. Latvijas tautu futbola pagājušā gada labākais spēlētājs izpildījis 10 metrus soda sitienu. Skatāmies kreisā kāja pret. Jūs redzat, jā? Netveram, lidojoša bumba, kreisā kāja. Maksims Seņķis. Rezultāts kļuva 7-1. Pa labu Nikaras komandai. Divi sitieni atvairīja Daugavpils komandas vārtsargs Nerogals. Nav nekas inerts sadursme Ģekanašvili. Tiesas ļauj spēlēt. Un bravo, Ģekanašvili. Oskars Sikstens. Spēle beidzās 3 sekundes. Vēl atlikušas līdz spēles beigām. Skans fināla signāls. Rezultāts 7-1. Varam apsveikt Nikaras komandas spēlētājs ar kārtējo uzvaru ar 10. jau šī čempionātā.